atceros, ka pirms tiem 5 gadiem, ka man tikko 30 gadi palika, man pieslēdz to militāro signālu kreiso to sektas, Latvijas sektas. Un viens no pirmajiem, protams, tur bija tas pedofils Kaspars pieslēgumā, visi tās Dacis Ķūsens, vecās tiesnes Pētens, kaut kādi vecie pensionāri, visādi urodi. Un es ar nevienu viņiem nerunāju, es vienkārši domāju, what the fuck, kas tie ir par kropļiem pieslēgumā. Un pirmais vispār, ar kuram es atbildēju, bija Dārta Dibena, aģenta Šautriņas atbildēja Dārtai, jo Dārtai bija kaut kādi jautājumi, ja, viņai tikko arī pieslēdz. Dārtai Dibenai arī pieslēdz tā kā vienlaicīgi ar mani, un viņai bija tieši tādi paši jautājumi kā man, un tad es, Dārtai Dibenai jautāju, man Dārta Dibena prasīja, vai es saprotu, kā šitas viss strādā. Tas Latvijas sektas pedofils Petruša Arnais pieslēgums, tas Sorosīt. Un es saku, jā, un tu zini, kā tas strādā? Viņi tāds saka, viņi ietur tādu pauzi, viņi tāds saka, jā, viņi arī saprotot. Mēs, karoči, viens otram sadirsām. Bet tad kaut kāda vienā, kāpēc es Dārtu, es viņu nepazīstu, mēs tur neesam. Es esmu vienu reizi laikam Dārtu uz ielas redzējis, mēs abas esam vienādi jobani, es vienkārši šeit pilskos, Dārta nāk pretī, es vienkārši paspils uz viņu, viņi arī tādi smaidīgi klausās, kādā hipnozē pastāv uz manīm, tādu turpina smaidīgi iet garām. Tā iespējams bija Dārta, viņa arī ļoti izskatījās pēc tā, kā es viņu savā pieslēgumā. Kā es viņu dzirdu, es taptu viņas apīgrens un arī to acu skatienu, viņas manīgi pastījās, es saprotu, tā izskatās īstumā pēc Dārtas un plus tas, ka es viņai neko nepasaku un viņa neko man nepasaka, tas vēl pastiprina to pārliecību, ka tā varētu būt Dārta, jo mēs kaut kādā ziņā esam vienādi jobani. Tad pirms tiem 5 gadiem Dārta pieslēgumā pateica, ka viņi ir sapratusi, kas tas ir, tas Latvijas, tas sektas pieslēgums. Viņi to nosauc par, es tagad jau iepriekšēji pasarīju pateicu, tā ir piramīda sekta. Tā ir piramīda sekta, tas ir Illuminati, George Soros, Latvijas vecie alkatīgie pensionāri, čekisti, fašisti, gansi, kuriem interesē tikai paēst šnicels, karbonādes, un kas vienkārši bērnus ieliek iekšā kaut kādos zinātniskos eksperimentos, lai varētu paši kotletes paēst un kādu bērnu izpīst.